Labdien, godātie deputāti, cienījamie visi klātesošie speciālisti. Prieks redzēt tik kuplā skaitā. Mēs esam pilnā sastāvā. Un šodien ir pirmā 2017. gada domas sēde. Un arī likumsakarīgi, ka sēdē starp jautājumiem ir jautājums par šī gada pašvaldības budžetu. Tā kā sēde ir svarīga, kā arī līdzīgi kā citas. Darba kārtībā ir 23 jautājumi. Šobrīd nav nekādu priekšlikumu jautājumus papildināt. Varbūt, ja nav citiem tādu priekšlikumu, tad mēs varētu apstiprināt darba kārtību. Ja nav jautājumu, citu priekšlikumu, tad es aicinu arī apstiprināt darba kārtību. Kas ir par? Paldies! Tad atbilstoši iesim tādā secībā pāri un pēc tam arī pēc sēdes maza informācija. Tad mums pirmais jautājums par Naukšēnu novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. Vārds sociālā dienesta vadītāja. Jā, labdien! Es jums piedāvāju jaunā skatījumā novada sociālā dienesta nolikumu, kas principā ir uz vecā dienesta pamatiem tikai nedaudz plašāks, precizēti ir mērķi, uzdevumi un tiesības pienākumi, kā arī pati darba organizācija. Ir papildināti, kaut kas arī ir mainījies, nācis no jauni, proti mainījusies pirmkārt jau adrese, kura ir sākumā mums arī jāreģistrē kā labklājības ministrijā jauna adrese. Un es domāju, ka vecais nolikums ir 2009. gadā pieņemtais, un 6 gadi pagājuši, ka kaut ko mēs varam arī papildināt un nākuši jauni pienākumi klāt. Esam iepazinušies, jūs noteikti esat iepazinušies ar nolikumu noteikumiem un dažiem punktiem. Es lūdzu, ja ir kādi jautājumi, pajautājiet, ja ne, tad es lūdzu apstiprināt, lai mēs varam strādāt ar jaunām sociālā dienesta nolikumu. Tā ir varbūt papildinājumi, precizējumi vai jautājumi. Tā, ja jautājumu nav, tad ņemot vērā priekšlikumu, aicinu par to balsot. Kas ir par, kas ir pret, atturās. Paldies. Jā. Nākošais ir par kultūras un sporta pasākumu plānu 2017. gadam apstiprināšanu. Tātad speciālisti ir sagatavojuši šī gada pasākumu plānu. Ir gan kultūras nams, sporta organizators, bibliotekas, skola, un arī komitejās viņš ir iepazīts. Un šobrīd, teiksim, tā arī tiek plānots. Un arī attiecīgi no šī pasākuma plāna izriet plānotais izdevuma budžets. Un redakcionāli tas vēl tiks precizēts, mazliet uzlabots, un arī līdzīgi kā tas jau mums ir pierasts plāns, pa mēnešiem tiek arī ievietots vietējā informatīvā izdevumā Naukšēna cilvēkvēsts. Katra mēneša nākošā mēneša plāns. Tā tas ir bijis. Varbūt par kultūras un sporta un tātad šo pasākumu plānu ir kaut kādi jautājumi, papildinājumi. Ja nav, tad es aicinu to apstiprināt, nobalsojot. Kas ir par, kas pret, atturās, mums pieņems. Trešais ir par finansējumu biedrībai Sarma. Līdzīgi kā citus gadus mūsu pensionāru biedrība Sarma
ir griezusies ar iesniegumu, lai šī gada budžetā pašvaldība ieplāno 1800 eiro, kur ir nepieciešams, teiksim, biedrības darbības nodrošināšanai, Ziemassvētku pasākumu organizēšanai, pensionāru sveikšanai, apaļajās jubilejās un varbūt vēl ir citas aktivitātes. Tā kā līdzīgi mēs esam to darījuši, summa ir nemainīga, un arī komitejas ir virzījuši uz domu un atbalstījuši, tā kā lūgums atbalstīt. Ja nav šeit jautājumu papildinājumu, tad es aicinu arī par to nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņemts. 4. ir jautājums par atbalstu nodibinājumam fonds Sibīrijas bērni. Mēs arī esam, mūsu pašvaldība viena no šī fonda atbalstītājiem. Ar pēdējā gadā pagājušajā gadā tas bija ar 150 eiro. Un šogad arī Sibīrijas bērni ir griezušies ar iesniegumu un lūdzu, ka viņiem šie līdzekļi ir ierobežoti un ka viņi plāno atkal dažādas aktivitātes, konferenci, koncertu, represētajiem bērnu sacerējumu, konkursu organizēšanu, filmas, tālāk Zeme Sibīrija, Tomskas un Altai apgabals montāžu un ekspedīciju un citas lietas, līdz ar to vēršu pie pašvaldībām. Mēs esam dzirdīgi un es domāju arī atbalstam ar diezgan simbolisku summu, bet tomēr, ja nav citu priekšlikumu, ja nav jautājumu, tad priekšlikums ir to iesniegumu atbalstīt un plānot nākamajā gadā 150 eiro no pašvaldībai budžetā kultūrai paredzētiem līdzekļiem. Ja nav citu priekšlikumu, viedokļu, tad paldies, un es aicinu par to balsot. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Un 5. iesniegums ir par atbalstu dalībai Rallycross. Iesniegums ir no Arņa Odiņa, arī izskatīts komitejās. Un tas ir viens no mūsu lielajiem sportistiem, kurš daudzina naukšanu vārdu gan Latvijā, gan Baltijā. Un šajā iesniegumā viņš lūdz, kad ir licencēm nepieciešama 800 eiro. Tā ir pēdējos gados bijusi pašvaldības pozīcija, ja tā drīkst teikt. Un mēs esam atbalstījuši, un arī sporta organizators ir piekritis iekļaut, ja doma lemj, tad no sportam paredzētiem līdzekļiem 800 eiro Arnim Odiņam 2017. gada sezonā Ziemeļa Eiropas un Eiropas čempionātam Rallycrossā licencēm. Lūgums ir atbalstīti, vai ir citi priekšlikumi? Ja nav citu priekšlikumu, jautājumu, tad tikai jādomā, kā čempioni izmantot dažādās parādēs vai kādos sajietos. Viņš ir atsaucīgs, domāju. Tad lūgums arī par to ir nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņems. 6. jautājums par mērķu dotāciju Naukšēnu novada vidusskolas pedagoģiskā personāla darba samaksai. Vārds galvenajai grāmatvedēji Dzintrei Krievānai. Mums ir piešķirta mērķu dotācija 2017. gadā periodām no janvāra līdz augustam vispārējai izglītībai iestādes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 205 824 eiro. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā pedagogiem 14 688 eiro un izglītības programmu pedagogiem 9030 eiro. Ja salīdzinām iepriekšējiem gadiem, kas ir šīm pašām periodām,
salīdzinot tagad 2016. gadu par 46,320 vairāk. Jā, šī gada summa šajā periodā salīdzinot ar 2015. gadu, tas ir 64,579 eiro vairāk. Jā, paldies. Šeit jautājumi, papildinājumi. Tad pēc šī lēmuma projekta arī aicinu balsot. Kas ir par šādu lēmumu projektu, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņems vienbalsīgi. 7. Par mērķu dotācijas sadalu interešu izglītībai Nokšēna novada vidusskolā. Zītra, to lūdzu. Parasti arī prasa mums lēmumu, kur mēs kādiem pulciņiem izmantojam šo mērķu dotāciju interešu izglītībai. Tāpat kā iepriekšējā periodā jau no septembra līdz decembrim turpinām finansēt tos pašus interešu izglītības pulciņus, tevi kolektīvas kopējo orķestra ansambli un kokapstrādes pulciņu. Tā, šeit kaut kas piebilstams? Jautājums? Nav, paldies. Tad pēc šī lēmuma projekta arī aicinu balsot, kas ir par, kas ir pret, lēmums pieņemts. 8. jautājums. Par atlīdzību Nokšēna novada vēlēšanu komisijām pašvaldību vēlēšanās. Zītra, lūdzu, turpina. Tā kā darba samaksas nolikumos un arī pie štatu apstiprināšanas nav iekļaut vēlēšanu komisijas locekļi, tad atsevišķi apstiprināms ir vēlēšanas komisiju locekļu algas stundas likmes. Tas ir pēc priekšlikuma lūdzu apstiprināt. Tas ir novada vēlēšanas komisija un Joņa iecirkņu vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja sekretāra un komisijas locekļi. Uz ekrāna viss ir redzams. Ja ir jautājumi, lūdzu. Citu priekšlikumu arī lūdzu. Neredzu? Nav. Tad mēs varam par to balsot. Kas ir par? Paldies. Viss rokas. Tā, nākošais. Nākošais ir jautājums. Saistošie noteikumi numur 1, 2017. Nokšēna novada pašvaldības budžets 2017. gadam. Komitejā skatīts, bet lūdzu tomēr galvenā grāmata, tās galvenās līnijas un varbūt lietas, kas ir mainījušās vai uzlabotas, vai arī kas ir pēdējās dienās nākuši klāt. Tām galvenām lietām lūdzu droši īstenībā. Īsumā beidzot ir apstiprināts kā projekts 2017. gada budžetam. Ieņēmumi 2,513,368 eiro. Kā parasti ir nodokļu ieņēmumi, pašu ieņēmumi un transferti. Vēlāk vizuāli parādīsim, kā tas procentuāli izskatās skaitļos. Tas uzreiz ir tā grūti aptverams varbūt. Tas ir labi.
Ienākuma nodokli mēs no kopējiem ieņēmumiem saņemam 38,15%, īpašuma nodokli 6,05%, tad nenodokļa ieņēmumi ir 0,52%, valsts transferti 43,37%. Jā, tas ir. Tad pašvaldību budžeta transferti, summa izrēķināta. Izdevumi ir 2,807,865 pēc funkcionālām kategorijām, vispārējiem valdības dienestiem, ieskaitot rezervi, kas ir 50,000 atstāti. No kopējiem ieņēmumiem ir 16,4%, sabiedriskai kārtībai un drošībai 1,28%, ekonomiskai darbībai 2,63%, vides aizsardzībai 3,32%, teritoriju mājokļu apsaimniekošanai 8,73%. Šī summa sastāv veselības aizsardzībai 0,38%, atpūtai un kultūrai 9,83%, izglītībai 30,51% un sociālai aizsardzībai 6,92%. Ja skatāmies kopējos izdevumus pēc ekonomiskām kategorijām, tas ir atlīdzībai izlietot kopā ar sociālo nodokli 42,02%, komandējumiem 0,27%, pakalpojumiem 15,15%, krājumiem, materiāliem 8,82%. Tur ir pamatkapitāla veidošanai 23,28% un sociāliem pabalstiem 2,92% un transfertiem 6,68%. Lai sabalansētu budžeta izdevumos, ir iekļauta arī pamata budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Tas ir kases atlikums 617 eiro un noguldījumi bankas kontā ir 373,545 eiro. Atlikumu uz gada beigām atstājam 100,000 un projektu autoceļa Dronas Purapuķas rekonstrukcijai ņemsim aizņēmumu 77,770 un iepriekšējos aizņēmumu atmaksai izlietosim 57,435 eiro. Vai kādā citā griezumā tur nevar to budžetu parādīt grafiski, vai kur tie darbiņi labāk redzami? Paskaties, kur ir skaidrojams grafiski. Jā. Šodien. Reku paskaidrojumu rakstu uz leju. Tas.
Negrib pasvērties vaļā. Nu, pie budžeta šogad ir vairāk pielikumu. Šis bija tas pamata budžets kopsummās. Pēc tam ir izdevumi pēc tās funkcionālās klasifikācijas, tā kā ir vajadzīgs aizpildīt gada pārskatu. Un trešais pielikums vēl ir sadalījums, izdevuma sadalījums pa struktūru vienībām. Tajās pašās visās algas, pakalpojumi un pamatlīdzekļi un viss pārējais. Ir atsevišķs pielikums arī par aizņēmumiem. Paņēmēji lūdzu Excelītu aizņēmumu, kur mēs redzam atlikumu gada sākumā. Samazinājumu tās ir summas, ko mēs atdosim šī gadā, atmaksāsim, un kāds paliek aizņēmumu summa uz gada beigām. Atlikuši mums ir 5 aizņēmumi, vienu ņemsim no jauna. Tātad kopējā summa gada sākumā 535 216. Atdosim 57 435. No jauna ņemsim 77 770. Paskaidrojuma raksts pilnībā taps. Te bija tikai izvilkumi, kur nevaram atvērt šī momentā, jo vēl līdz galam nav nobrīdus ideja, kā to pilnībā rakstīt tā, lai apmierinātu visus interesantus, ieskaitot valsts kontroli, kur ir, kas prasa atsauksmi uz attīstības plānu, stratēģijas attīstību un visu pārējo. Es vēl neesmu izdomājusi, kā to salikt. Skaidrs būs, kad būs katrā sadaļā paskaidrojumi par investīcijām, ko mēs runājām Finanšu komitejā. Tas ir, ko mēs remontēsim, ko iegādāsimies, ko projektēsim. Ja runā par izmaiņām, kāds ir saistībā ar šajā nedēļā, par kāds bija skaitļi uz Finanšu komiteju un šodien, izmaiņas ir diezgan lielas, jo, kā jau Finanšu komitejā pēdējā momentā atcerējos, ka nav iekļaut liela pozīcija par savstarpējiem norēķiniem par bērndārzu Rūjienā, kuram šogad atmaksās 30% tikai kā specializētam bērndārzam, par ko līdz šim mums nebija norēķini. Un tagad būs, un tās ir principā ļoti lielas summas. Šajā sakarībā ieņēmuma tika palielināta pa 37 297, pamatā uz precīzāk parēķinot arī savstarpējos norēķinus.
ar citām pašvaldībām. Tur palielināja ieņēmumus par gandrīz par 19,000. Tika ielikts arī ieņēmumos un izdevumos viens projekts vienādā summā pa 8,778. Tas ir veselības veicināšanas projekts zem veselības. Kas vēl? Tiem ceļu projektiem, man teica, kad apvienoja to kredītu. Jā, ceļām dronas purupuķis tajā momentā bija plānots transfers no pašvaldības speciālā budžeta 15,000, bet tā kā bija vajadzīgi līdzekļi šiem norēķiniem, tad šos 15,000 no speciālā budžeta novirzīja ceļu Breides Zemgaļi un kā viņas sauc, Muļas ķipi Naukšēnē ceļa remonta projektēšanai par nepilniem 15,000 palielināja aizņēmumu summu priekš ceļa dronas burbuķis rekonstrukcijas. Tādā veidā mēģināju sabalansēt. Kultūras namām samazināja remontu. Jā, kultūras namām arī samazinājām remontu, kas bija paredzēts kāpņu remonts un noliktavas remonts. Izņēma vispār autoceļa Ķire Alēna rekonstrukciju par 20,000, jo iesāks šos 4 ceļus, 3 no tas ir EULA projektiem, un tad izmainīs arī to prioritāti, kur Ķire Alēna bija it kā pirmā prioritāte, bet kas tika apstiprināta jau it kā pirms 2 gadiem, bet šobrīd prioritārāks ir ceļš, tas Eriņu ceļš, Muļas ķipi Naukšēni. Un to Ķire Alēnu, kur pamatā rekonstruēs tiltu par Gulbeni, atstāsim nākošu gadam. Atsevišķas sīkas izmaiņas tika samazināts arī sporta pasākumiem, kurus nosvītrojām svarbumbas trenažieru zālē, un tur dažas sīkāks inventārs par 300 eiro. Dekolektīvu tērpiem par 1400 samazināja. Vīriem garos mēteļus patreizajā momentā noņēmām arī. Pamatā arī viss. Jā. Labi. Tā. Te tagad ir vienkārši grafiski attēli, kādi būs skaidrojumā ieņēmumi. Tos procentus jau es nosaucu. Brauc uz leju. To tur grafikus.
to kaut Labi. Tas ir 2 ekrāni. Tā ir ieņēmuma daļa par kategorijām. Tie ir pazuduši tieskā pēc nosaukuma. Tur es kaut ko mainīju un ir pazuduši. Tas ir pēc ekonomiskām kategorijām. Lielākā tas pankūkas daļa ir atalgojums plus soc nodoklis. Tās summiņas arī es procentus nosaucu. Speciālā budžetā tas ir apakšņi. Dabas resursu nodoklis mums ir atlikumā 8793, autoceļu uzturēšanai atlikums 17374. Šogad plānā ieliku saņemt tāpat kā pagājušajā gadā apmēram saņēmām 2000 dabas resursu nodokli un visu kopā ar atlikumu pamatā tērēsim. 4000 pārskaitīsim uz pamatbudžetu Ķoņu kalna torņa projektam vai būvēšanai, ne vispirms projektam. Un no ceļa naudas šogad mēs saņemsim 69 428 eiro. Tātad visu plānojam izlietot no kopējās summas, tātad 25 000 pārskaitam transfertos kā līdzfinansējumu ceļu rekonstrukcijas projektiem. Ziedojuma kontā atlikums 2500 eiro. Tātad muzejām paredzēti 45, ugunsdrošībai 2,69, skolai mācību līdzekļu iegādēji 295, ir ziedojums no Vācijas priekš bijušās Ķoņu skolas ēkas. Ar baznīcas remontam tas ir no ziedojumiem koncertu laikā un arī Vācijas ziedojums kopā 1786 eiro sociālajai palīdzībai. Atlikums no labdarības koncerta savā laikā ir 70 eiro. Tā, lūdzu, varbūt ir radušies jautājumi. Es varbūt 2 lietas tā pirms arī organizēt balsojumu gribu pateikt. Viena no lielākām izdevuma pozīcijām, kā vienmēr, saistās ar skolu. Un tur skolā ir vairāks arī šogad tādi remonti un ieguldījumi plānoti. Un ņemot vērā to, ko minēja galvenā grāmatvede, ka mums nav zināms izdevumi vēl precīzi, lai norēķinātos ar specializēto bērndārzu Rujienā. Un ne tikai, bet ņemot vērā valsts taupības pasākums, viņi faktiski valsts atbalstu griež daudzām šādām specializēta tipa iestādēm, kur mācās arī mūsu bērni. Līdz ar to tie izdevumi varētu arī pieaugt. Un es to saku tādā kontekstā, ka mums šobrīd ir ieplānots skolā internāta trepu telpas remonts, kuram kontrola tāme
Egils, ir kontrolētām kaut kāda... Ap 7000. 7000, ja? Apmēram 6000, 800 tāds vai kaut kas lūgums tam un līdzīgs. aicinājums gan skolas direktorai, gan izpildu direktoram un iepirkuma komisijai, ka varbūt neorganizēt šos darbus gada sākumā, bet skatīties, kā pildās izdevumi gada otrajā pusē, un, ja būs iespēja, tad mēs šos darbus veicam. Šobrīd mēs viņus atstājam iekšā kā izdevumos plānotus, bet nesteidzamies varbūt gada sākumā, jo tiešām mēs nezinām, kā veiksies ar šiem izdevumiem, kādi viņi būs, ja šie vēl ne no mums atkarīgie izdevumi saistībā ar norēķiniem. Un otra lieta, es zinu, ka bija interese arī par mēbelēm, tur kabinetiem, skolas vietnieku kabinetiem. Tur bija vienam kabinetam tā summa bija, iepriekš finanšu komitejā mēs skatījāmies, viņi bija apvienot summu, tur bija, laikam parādījās, cik tie 5 vai 7 tūkstoši, bet šobrīd vienam atsevišķam kabinetam ir plānots kāda summa? Tas ir atsevišķi remonti, un mēbelēm bija vietniecei 3000, sociālajiem pedagogam 2000. 3000, un tā summa ir salīdzinoši tomēr liela sakarā to, ka tā ir klase un par visu sienas garumu. Jā, direktori varbūt papildināt. Sienas garumā mēbeles. Cik tikai viņa vēl, kas ir apskats darbā organizatori. Ir nepieciešams pārvietot uz atsevišķu telpu, lai funkcionētu biblioteka un lasītava. Tad ir izdomāts, ka visi tie rekvizīti, ģērbi, visādi dažādi daudzie maskas, kas stāv dažādās vietās skolā, internātā un vēl kaut kur, tiks apkopot industrija telpām. Siena, kurā nav durvju un logu, visā garumā būs kā sienas skapis ar karaniem un plauktiem, un arī tādēļ, kur nav logu un durvju. Ja tās mantības ir daudz, un mēs gribam viņu vienu vietu, lai nav jāskraid iekšā ārā, pa sniegiem uz internātu meklēt un tā. Turklāt tur viņiem būs darba vieta, tur pulcējas parlaments, tājas troliņu, gan labā nozīmē visādā, un līdz ar to nav tāds kvalitatīvs tas biblioteks darbs. Līdz ar to tie 3000, jā, tas ir ievērojami lielāk, bet es arī šodien runāju par to, ka tam sociālajiem pedagogu kabinetam tas 2 ir par lielu tās, un tur nebūs tik liela noteikumi. Vai par to internāto treptāpu te ir kaut kāds komentārs, ko es teicu? Jau iesniedzot budžetu to mūsu pieteikumu, es teicu, ka mēs vienmēr esam ļoti atbalstīgi, bet pārāk atbalstīgi, tā kā mēs nedusmosimies, ja mums kaut ko nedos, un mēs esam ielikuši to savu lūgumu ar kaufīt, ja tā var teikt. Pilnīgi normāli, jo mums kaut ko neiedod. Tas varbūt ir to vajadzību skalā pēdējais, ko mēs... Jā, es skatos uz kolēģiem. Lai mēs visi dzirdam, jā? Labi, skaidrs. Varbūt vēl par kaut kādām budžeta pozīcijām ir kāds jautājums vai precizējums, atgādinājums. Skaidrs. Labi, neredz rokas, tad nav papildinājumu un jautājumu. Tad, faktiski tad es centīšos organizēt budžeta pieņemšanu, par to arī balsot. Pēc šāda priekšlikuma, kā tas ir sagatavots. Nav citu priekšlikumu. Tad es aicinu par balsot par budžetu. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās. Budžets pieņemts. Paldies. Paldies visiem. Tā, tad 10. jautājums. Par Naukšēnu novada vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldības savstarpējiem norēķiniem. Gintra lūdzu turpina. Tā, kā katru gadu janvārī un septembrī jāstiprina tāme savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. To veids pamatojoties uz iepriekšējā gada izpildes skaitļiem. Ministra kabineta noteikumos ir pateikts, kādas sadaļas ir ņemamas vērā.
pēc kādiem klasifikācijas kodiem. Un tad mums iznāk, ka no 1. janvāra par skolēniem, jeb izglītojamiem no 1. līdz 12. klasei savstarpējos norēķinos citiem novadiem prasām 121,59 €. Un par pirmsskolas izglītības grupās par tiem bērniem 104,36 €. Kā viņi mainījusies no iepriekšējā? Viņi ir ļoti nedaudz palielinājusies par izglītojamiem no 1. līdz 12. klasei. Tur bija kaut, ja nemaldos, 120 kaut kāds. Un nedaudz vairāk ir palielinājies pirmsskolas izglītojamiem, jo pagājušā gadā mēs tur visu iekārtojām, ļoti daudz inventāru pirkām, un tās rotaļlietas un tā tālāk. Šeit neiet runa par pamatlīdzekļiem, par tām lielām daļām, par remontiem, jo tad ir kā liela investīcija. Labi. Pie savstarpēja norēķina aprēķina, vai ir jautājumi? Ja nav, tad tas ir sākoties. Šeit netiek ņemts vērā, protams, mērķu dotācijas. Jā. Tās tiek visas atskaitītas, tie ir tikai sadalīti pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi. Nu, šī summa ir spēkā līdz gada beigām vai līdz mācību gada beigām? Šī summa ir spēkā praktiski līdz 1. septembrim, jo 1. septembrī mainās skolēnu skaits, un tad no jauna pārreikinām uz attiecīgo skolēnu skaitu. Arī šeit septembrī mēs principā rēķinājām uz 190 skolēniem, bet pēc visas ziņām es skatījos 2. janvārī mums ir reģistrēts 194 skolēni no 1. līdz 12. klasē. Labi, tā, ja ir radušies jautājumi, lūdzu. Ja ne, par savstarpēju norēķinu šo aprēķinu un lēmumu projektu es aicinu nobalsot. Par? Jā, paldies. 11. Par parādiem par skolēnu ēdināšanu Naukšēnu novada vidusskolā. Vārds juristē. Ir sagatavots lēmumu projekts ar 3 personām, kuram ir izveidojušies parādi par ēdināšanu. Ir pirms tam izsūtīti brīdinājumi, 2 ir reaģējuši un drusciņ kaut ko nomasējuši, bet vienalga, kas parāds ir izveidojis tāds, kāds ir bezsāli. Un procedūra būtu tā aizsūta sēdes lēmumu, nav reakcijas, tad notiek caur tiestību. No vecākiem. Viens no tiem ir pilngadīgs no pēdējā persona, no paša vairs. Jā. Skaidrs. Nu jā. Tur viens netrūkst? Nē, tam atlika. Iesniegums tāpēc Finanšu komiteja, kā apņemas samaksāt parāds termiņiem. Nu, jā. Vairāk papīru, vairāk. Labi, par šo. Kurā laikā par parādi? Par kādu laiku? Pa pirmo pusdienu? 15. gads un 2 mēneši ir arī 14. gads vienai personai. Jo rēķini jau tiek sūtīti katru mēnesi. Un pēc būtības tas ir savu veidu vēl subsidija, jo rēķini, ja izsūt 30. janvārī, termiņš ir nākošā mēneša pēdējā dienas samaksā. Un viņš jau ir ēdis jau mēnesi iepriekš, tā kā 2 mēneši. Un tad viņš ir ēdis arī pēc tam, ka Nu, tam
Piemēram, sūtot brīdinājumus, pirmai personai bija parāds mazāks, bet viņš ir izveidojies vēl. Jo pārējiem bērniem jau mums ir, kas labi mācās, tam ir sekmi, pa sekmītiem ir brīvpusdienas. Ja nav sekmīgs, tad pašam jāmaksā. Kaut ko maksā pa vidu, kaut ko nemaksā, bet vienkārši, vecāki ir brīdināti, tad es saku, kaut kādu mazo summu samaksāju pēc brīdinājumu, bet uz šo brīdi reakcijas nekāda. Jā, paldies. Jautājums ir arī sociālajiem dienestam? Jā, man ir jautājums, tomēr, pašvaldībai ir tomēr pienākums palīdzēt kaut kā ar ēdināšanu. Ēdināšana, manuprāt, tā nav tā joma, kur mēs skolēni par to, ka viņš apgūst obligāto vidējo izglītību. Mēs viņu ar tiesu piedzinām par ēdināšanu, varbūt par šo jautājumu tomēr var savādāk risināt. Man tiešām dīvaini izklausās, ka mēs piedzinām par to, ka viņš obligāti mācās. Viņš nemācīsies obligāti tādā gadījumā, jā. Mēs kaut kā ejam pretrunā, varbūt, ka tomēr var tie 2 gadi. Kāpēc? Tad varbūt varam kaut kādu pareizi sūtīt, nezinu, komisijās, vai kur izskatīt šo jautājumus. Man nepatīk šis jautājums tīri no profesionālā savu viedokļa, ka mēs viņu neesam risinājuši. Par bērnu obligāto izglītību mēs maksām prasa piedzīvumu. Tas nav par izglītību. Ēdināšana un izglītība ir 2 dažādas lietas. Kā divas dažādas? Ja viņš 8 stundas skolā, viņš grib ēst. Bet tas ir pakalpojumi. Ir arī tāda, piemēram, pusdienas lielākā daļa, ka ir pusdienas to parāda. Vakar ir brokastis, kas ēd, viņi samaksā. Kāpēc? Tad vienu ēdienreizes maksāja, otrs nemaksāja. Un šeit, cik es sapratu, vecāki jau tika aicināti vispirms uz skolu, uz pārunu, un tad brīdinājumu no pašvaldības gāja. Jā, arī es gribu teikt, ka ir veikti. Pabalsts saņēmējs ar viņiem, cik es noskaidroju nav. Ka ir veikti pasākumi, lai nebūtu šāda situācija. Aicināt vecākus skolu vairāk reizi, ir reģistrētas sarunas, ir parakstīti sarunu protokoli. Pēdējais pirms Ziemassvētkiem. 2 no šiem bērniem, tā viena mamma nebija dabūjuma cieta, ir Rīgas skolā. Tā. Bet neviens nav nācis uz sociālās dienestu par šo jautājumu runāt, vai tas ir kādā veidā risināt. Ja ir sarunas protokols vienošanās, tad jūs par kaut ko taču esat vienojušies decembrī, saprot. Šodien ir janvārs. Es sapratu, ka tā nav tāda iedzīvotāja kategorija, kas sociālās dienesta var saņemt pabalstu. Bet te nav sakars ar pabalstu. Iet runa par bērnu spēju. Tad varbūt mums jādarbojas seskoši. Šeit iet runa par vecāku nevēlēšanas samaksāt par saņemto pabalstu. Bet vai situācija izvērtē sociāla apstākļi ir tāda, ka viņš spēja samaksāt? Ja tu teici, ka sociālā dienesta neviens nav griezies. Jā, ko es varu novēlēt? Novēlēt uzlabot šo komunikāciju savstarpēji starp iestādēm un struktūru vienībām, vēl vairāk to uzlabot, bet... Man ir piebilde. Šitais ir jautājums, kas attiecas uz konkrētu personu, un viņš nebūtu plaši jādebatē par to, ka jābūt jāzina visiem, ka man ir parāds. Labi, bet... Konkrētām personām notika pārmaiņas. Jā. Es ceru, ka saņemot lēmumus, varbūt samaksas nebūs tikai. Ņemot vērā dzirdēto, uzklausīto un nevis sagatavoto lēmumu projektu, es liecos tomēr to atbalstīt dažādām sarunām pēc uzklausīto, aprakstu dēļ. Man liekas, ka tas būtu pareizi. Bet varbūt ir citi viedokļi, varbūt kāds no deputātiem vēlas izteikties šeit jau. Ja nav šādas lietas, tad nav jēgas vispār arī tām skolām brīvpusdienām. Jo tajā, tad ir mēs rakstījām. Vienā maisā, visiem ir brīvpusdienas vai visiem nav brīvpusdienas un viss. Jo ir viena daļa samaksējuši, ka bija brīdiniem jau daudziem bija izsūtīti, bet tie ir palikuši vienkārši ļaunprātīgiem nemaksātajā tā varētu teikt. Es domāju, ka līdzīgi ir arī citur. Turklāt, te ir arī skolnieks, par kuru vēl vakardien ir reāls un ļoti pamatotas sūdzības tieši no vecākiem. Viņi iebilst, ka šis bērns mācās tajā klasē, jo pārējie bērni nevar mācīties. Viņš regulāri ir rupši, mētā mēbeles, traucē stundas, par ko mēs runājam. Ja sociālais dienests, skola sadarbosies vairāk ar sociālo dienestu, rakstot un lūdzot, lai izpēt, vai viņi ir spējīgi vai nav spējīgi samaksāt,
Ja pēkšņi izrādās, ka viņi nav spējīgi maksāt, tad tas atrisinās pats no sevis, tas nav apspriežams. Ja viņi ir spējīgi samaksāt, tad viņi ir spējīgi samaksāt. Mēs tā paši zinām, kādās kategorijas dalās. Labi. Nē, es domāju, ka te darbs ir ārpus domas sēdes, darba grupu un struktūra vienības savstarpējā sadarbībā. Vai deputātiem ir kaut kādi citi priekšlikumi ārpus lēmuma projekta? Nav. Es organizēju arī šo lieku uz balsošanu un aicinu balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Viens redzējums. Nākošais jautājums ir 12. Par Naukšēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzamās mērķu dotācijas izlietojumu programmu 2017–2019 gadam. Vārds Minai Krastīte. Galvenā grāmata ir dzīves gari un plaši izstāstīja, kāds ir pašvaldības galvenais budžets, bet ir arī speciālais budžets, kas ir tieši paredzēts pašvaldības ceļu uzturēšanai. Iepriekšējais periods ir aizritējis 3 gadu. Pārsvarā mēs esam visus plānotos darbus izpildījuši. Naudas nav lielas. Šo gadu, šī gada sākuma palika 17,000 eiro. Tas ir labi, ka mums ziemas līdzekļi netiek izlietoti, jo sniega nav, un līdz ar to arī netērē līdzekļus. Īsumā pastāstīšu, kā šis budžets veidojās. Viņš veidojās katram gadam atsevišķi. Tā ir sadaļa lielākā ir līdzekļu izlietojums ziemas uzturēšanai, tad ir vasaras darbi, šī ir liela sadaļa, un tur ir ietilpst planēšana, profilēšana, dažādu apaugumu, grāvju tīrīšana, kas arī šogad ir paredzēts, arī mehanizēta grandas seguma atjaunošana, tur ir arī konkrēti ceļi šim gadam, nākošajam gadam un 19. gadam. Ja paliks līdzekļi no kādas sadaļas, tad tie aizies līdzfinansējumam lielajām ceļu programmām, kas ir šogad, un aicinu deputātus nobalsot par šo programmu. Varbūt ir jautājumi. Bedrīšu lāpīšana šogad būs mazāk, jo nelāpīsim bedrītes ceļam rodas burbuļus, tas tiks jau remontēts, un līdz bedrīšu lāpīšanai mēs netiksim nemaz. Tas bija tāds vislielākais līdzekļu izlietotājs bedrīšu lāpīšana. Tur ir kā 17. gadā ir 15,000 asfalta seguma uzturēšana, bedrīšu, uzturēšana, varbūt arī 17. gadā ir 15,000. Jā, tas ir Uz citiem ceļiem. Mums ir, tad ir arī lais parādīšanas ceļiem. Labi. Darbus jāveic. Paldies. Vēl papildinājumi, labojumi, priekšlikumi. Ja nav citu priekšlikumu, tad es aicinu arī balsot par šo programmu. Kas ir par? Paldies. Nākošais par noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu Naukšēnu novada pašvaldībā apstiprināšanu. Vārds Svētai. Es sagatavoju noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu. Visu skatīju komitejā. Papildināt pēdējie noteikumu punkti, kas komitejiem utvērtas es arī informēju, jo kritērijas pēc kādiem uzsākt nodokļu parādu piedzīvi. Mums ir 2 kritēriji, viens ir 100 eiro vai 3 gadu periods, kurš no tiem iestājās ātrāk. Noteikumos ir 40 punkti. Aprakstīts, kā notiek vispār nekustamā īpašuma nodokļu administrēšana, sākot ar aprēķinu, maksājumu paziņojumu izsūtīšanu, maksājumu grāmatošanu un pārmaksu parādu, atmaksa norakstīšanu vai parādu piedziņu norakstīšanu.
Grāmatvedības dienas tur lietas kursā, viss piekrīt. Ir darīts gadu. Jā, tikai šobrīd. Tikai noteikumi uz papīra nebija uzlikti. Jā, kas par sevi tāds galvu? Labi. Tā, ja nav citu noteikumu, alternatīvu, citu variantu, tad es esmu par to nobalsot. Kas ir par? Paldies, nebalsīt. 14. Par līgumu pagarināšanu ar SIAT takas tehnoloģijas par telpu nomu doktorātā Nokšēnos, Nokšēnu pagastā, Nokšēnu novadā. SIAT takas tehnoloģijas valsts priekšsēdētāja Prilskundze, e-pasta starpniecība, savulaik kādu iesniegumu varētu teikt, griezās pašvaldības ar vēlmu pagarināt līgumu, jo viņi ir sagatavojuši lauka atbalsta dienesta iesniegšanai vai iesniegt jau praktiski projekts uz obārstniecības konkurētspējas paaugstināšanu un darbinieku kvalifikācijas celšanas nodrošināšanu Naukšanu novadā. Un līdz ar to, ka projekta nosacījumi nosaka, ka līgumam par telpu nomu jābūt vismaz pēc projekta realizācijas vēl 7 gadus spēkā, un viņi vēlās pagarināt. Mēs 12. gadā slēguši uz 5 gadiem līdz 25. gadam 31. decembrim. Jāsaka tā, ka maksājumi notiek neregulāri telpu nomu. Grāmatveida saka, ka ir ieskaitīts, tad praktiski parāds ir sarūts, kas bija izveidojies 2. gadā pēc nomas līguma noslēgšanas. Domāju, ka nebūs parāda. Un vēl tāda piebildu, tā ir vienošanās, viņi paši bija gatavojuši tekstu, ka termiņu vajadzēs pagarināt tajā gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts lēmuma datums. Un tas saglabājās tā tavu domu, ko tu tikko teici? Nē, ja viņiem projekti neapstiprinās, viņi saprata no viņa iesnieguma, ka tad viņi neuzskata, ka viņiem vajag līdz 25. līgums paliek tāpat, kā viņš ir, no līgums ir spēkā. Līdz 19 gadiem pašreizējais līgums. Labi. Bet šajā vienošanās tas netiek atrakstīts, vai ir kaut ko tas? Ir. Es nevaru redzēt. Projekta apstiprināšanas lēmums, tur bija vienā punktā iekļauts. Jā? Nebūs labāk, jā. Labi, par šo vai ir jautājumi? Jūs zināt, par ko ir runa doktorāts zobārstniecības telpas. Ja nav, es domāju, ka tas jau ziņā ir laba lieta, kas tiek organizēta. Tā, tad, ja nav citu priekšlikumu, arī aicinu par šo nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, nobalsots. Nākošais. Par līguma pagarināšanu par dzīvokļu Aldera 1 un Aldera 3 izīrēšanu. Lūdzu, Ņina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu sociālo dzīvokļu Alderas 1 un 3 pagarināšanu izīrēšanu laiku līdz 2017. gada 31. jūlijā. Jā. Un arī ir saņemts iesniegums. Skaidrs. Lēmuma projekts ir redzams. Viss ir uzrakstīts. Tā, ja nav jautājumu, citu priekšlikumu, tad es aicinu balsot, kas ir par. Paldies, nobalsots. Un nākošais arī par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldera 8 Nokšēnu pagastā izīrēšanu. Ņina, lūdzu, turpini. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu ar Juriju Vibaru par dzīvokļu Alderas 8 izīrēšanu. Tāpat līdz 17. gada 31. jūlijam droši vien. Labi. Tad, ja nav citu priekšlikumu, arī šie cilvēki izdara maksājumus. Nu, Vibaram ir problēmas, bet mēs to risinām sociālajiem. Risināt, lūdzu, jā. Labi. Ja nav citu priekšlikumu, aicinu par to balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Lēmums pieņemt.
17. jautājums par nomaksas pirkuma līguma laušanai vai Ozolu un īres līguma atjaunošanu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Savu laiku tika noslēgts nomaksas pirkuma līgums par dzīvokli. Pircējs neievēro līguma nosacījumus, vairāk kārt tika aicināt uz pārunām. Vienkārši šogad augustā beidzas līguma termiņš, maksājumi praktiski nav veikti. Tāpēc tāds lēmuma projekts. Atmaksāt viņam nekas netiks, jo saskaņā līguma noteikumi ir soda procenti un sodnaudas. Un atjaunot īres līgumu. Lēmumu vēl iekļauts, ka jāuzņem dzīvokļu atpakaļ bilance ar konkrētu vērtību un zemes nomēruma daļa arī. Un noteikti īstmaksu pēc aprēķina īstmaksu veido 21 eiro centi mēnesi atpakaļ. Un izīrēt uz 3 gadiem finanšu komitejā. Tāds ir. Jā. Tā bija lieta. Vai kaut kas domāts savādāk šobrīd, no deputātu puses citu priekšlikumu? Ja nav, tad aicinu par to balsot. Kas ir par? Jā, vienbalsīgi. Lēmums apstiprināts. 18. ir par zemes nomas līguma laušanu ar Rūjienas meža īpašnieku biedrību. Vārds Kasparam. Jā, Rūjienas meža īpašnieku biedrība man pašvaldības savā laikā iznomāja daļu no pēriņa dīķa, lai varētu realizēt projektu. Šobrīd es saprotu, ka projektu nosacījumi visiem izpildīti. Viņi lūdzu pārtraukt jonas līgumu. Priekšlikums ir ar 17. gada 1. janvāra izbeigt 11. gadā noslēgto līgumu. Tā, citi priekšlikumi, ja nav, tad lēmuma projekts ir skaidrs un sagatavots un aicinu par to balsot. Kas ir par? Labi, paldies. Lēmums pieņemts. 19. par zemes vienību maģistrālais gāzes vecas Nokšana Pakistāna Nokšana novadā nomas pārjaunojumu līgumu. Tur ir sveitotas? Ir saņemts e-pasta iesniegums. Visi jau droši vien to zina, ka Latvijas gāze saistīts pārņem jauns uzņēmums, kas nodibināts akcijas sabiedrībai ekskluzīvātu brīdi. Un līdz ar to mums ir tā kā līdz šim 2007. gadā noslēgts līgums. Un līguma termiņš nemainīsies, tāds kā patreiz ir. Jo šodien mēs ar Kasparam Tīvu runājamies ar juristi. Nomas maksa mainās, jo iepriekšējā līgumā bija 0,5%, tagad likumdošana nosaka, ka jābūt 0,5% no katastrālās vērtības. Un ar šā gada 1. janvāra viss maksājums kārtos pārņemas, saistību pārņemas Latvijas gāzes jaunā akcijas sabiedrība. Un precīzējās vēl izskatot visus tos zemes gabals nomas platībā. Noslēgtajā līgumā ir 30 hektāri, patreiz iznāk 25,92. Mazāk. Jā. Pat tik liela. 4 hektāri. Tur jau vairāk zemes gabals, un visi tās zemes gabals ir valsts rezerves fondu zemes. Tas ir, jā, rezerves fondu zemes, kurās zemes dienas ir veicis platība aprēķinus, precīzējas platības. Labi. Mazāk Paldies. Nekā sākotnējā noslēgtā līgumā. Jā, vai te ir vēl no kāda papildinājuma speciālisti? Jautājumi? Nav, citu priekšlikumu, ja nav, aicinu par to nobalsot, kas ir par. Paldies, lēmums pieņemts. 20. Par atļauju nodot apakšnomā pašvaldības zemes lietojumu Ķoņu pagasta Jaunķiploku. Vārds Kasparam Roģiem. Jā, šā brīža zemes nomnieks ir izteikusi vēlēšanos iesniegt pašvaldībai, ka viņi vēlās nodot tālāk citai personai lietošanā zemi, kura viņam pienākās kā bijušai lietotājai, uz kuru tika izbeigtas lietošanas tiesības, un līdz ar to ir nepieciešams pamainīt
teiksim tā, iznomāšanas ritmu, kā pašvaldība iznomā. Domāju, ka priekšlikums ir, lai tā zeme tiktu apsaimniekot reāli, tas lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Sākot ar 1. janvāru šī gada iznomāt, atļaut iznomāt citai personai. Jā, kaut kas papildinājums no speciālistiem, ja nav citu priekšlikumu, jautājumu, ja nav, neredz, tad es aicinu par to balsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākošais ir jautājums numur 21 par nekustamā īpašumu Ķoņu pagasta Ēriņu ciemu Reitiņu nosaukumu un adreses maiņu. Kaspars lūdzu. Jā, šī īpašuma potenciālā pircēja ir izteikusi vēlēšanos nomainīt nekustamā īpašuma nosaukumu un līdz ar to arī adresi visam nekustamam īpašumam no nekustamā īpašuma nosaukuma Reitiņu uz Cilāvas. Tas atrodas Ēriņu ciemā, atdalīts īpašums no Ēriņas ierobežojums. Dieva māja un Dieva māja nepieciešamās ēkas. Nosaukums mums nav citur jau kaut kur. Nē, tāds nosaukums Ķoņu pagastā nav. Labi, jautājumi vēl varbūt ir. Neredzu, tātad komiteja arī skatīts. Atbalstīts. Tātad aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Visi par, paldies. Tā, un nākošais ir par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņu pagasta lejas kaptiņu pārdošanu. Kaspars, jā? Ķoņu pagasta lejas kaptiņu zemes pašreizējā nomniece ir izteikusi vēlēšanos iegādāties šo te zemes vienību īpašumā. Un priekšlikums būtu apstiprināt, ir uzmērīta un ierakstīta, vai tūlīt tiks ierakstīta uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Un pats ir, vai nekavētos termiņi, tad viņas lūgums bija pēc iespējas ātrāk. Visu, kas no domas puses ir nepieciešams izdarīt. Un priekšlikums tad apstiprināt nekustamā īpašumu Ķoņu pagasta lejas kaptiņu zemes vienības atsarināšanas cenu 4220 eiro. Un noteikti nomaksas termiņu 5 gadi. Un slēgt nomas līgumu attiecīgi. Slēgt nevis izpirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesībām personu. Tā, jautājumi, viedokļi. Ja nav citu papildinājumi, ja nav, tad aicinu arī par to balsot. Kas ir par? Jā, paldies. Lēmums ir pieņemts. Un pēdējais ir jautājums par SIA kultūru iesniegumu izskatīšanu, kuru esam saņēmuši iesniegumu, ka uzņēmums vēlas turpināt izbraukumu tirdzniecību šajā gadā, 2017. piekdienās 16:30 Augšēm pagasta centrā. Ar savu to sortimentu, ko viņi piedāvā. Jā, komiteja atbalstīja un arī domāju, ka visiem tā ir vajadzīga un vēlama lieta. Tad arī par to, es domāju, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, ja ne, tad mēs arī par to varam nobalsot. Kas ir par? Atļaus, paldies. Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdi slēdzu.